Latviešu valodu esmu mazliet viņās piemirsis. Bija pat īpaši tās moments, kad bija latviešu valodas skolotājā, kur iegāja plecu pie pleca, soli solī. Bet īstenībā atjēdzos, ka īstenībā tā valoda man tagad nav vairs tik nozīmīga kā agrāk. Nu, tas ir tas, ko es gribētu jums pateikt par valodu. Bet šobrīd es gribu pateikt to, ka runa ir par to, ka mēs bijām kopā plec pie pleca savā laikā ar viņu. Satikāmies īstenībā kaut kur pie Pastainas lieldienās vienās 93. vai 92. gads. Jā. Un jā, mēs vienkārši bijām tik labi homī, ka vienkārši maz nelikās. Varētu būt, ka Rolanda iedoma draugs, jā, un tas bija diezgan nepatīkami viņam, jo es biju ļoti bieži zālē un Rolands bija skolā. Un tad ceļi mums šķirās, es gāju no Eiropas aizbraucu uz Ameriku, sāku mazliet aktīvāk atkal pievērsties visam tam pasākumam, ko sauc par augstskolu un pārējām visām lietām. Un likumsakarīgi man tie karjeras soļi kļuva ar apgriezieniem bagātāk un čempionu titulu nāca kā no pārpilnības raga. Tajā laikā Rolands ar kaut kā tur pamētājās pa Ameriku, bet īstenībā es tā īpaši uzmanību vairs tam nepievērsu. Mūsu draudzība īstenībā bija tā kā mazliet pašķīrušies mēs bijām, un līdz ar to viņš tagad rojās, sāka mēģināt tā kā tuvoties man. Uz ko sekoja piedāvājums Binders komandā uzspēlēt, par ko es ļoti nopietni šobrīd arī domāju. Atvesuļojies, es esmu 100% un pietiks varbūt pa manī tagad. Es īstenībā šī video novēlējums būs Rolandam un viņa kundzei. Mazliet jau esmu apvainojies, ka es man uzaicinājusi savām milzīgajām kāzām. Tāpēc, ko es tev gribu teikt, šoreiz sekos tie labie vārdi. Tātad, es tev gribēju novēlēt un kundzei visu to labāko tavā kopdzīvītē, kas jums sekos ilgi un laimīgi. Tātad, happy, turpmāko dzīvītī, lai viss labiņi, foršiņi, muca.